Čau visiem! Šodien es gribu parunāt par tēmu ļoti tādu sāpīgu, nepatīkamu un visā visumā ļoti nērtu. Iet runa par šī rīta postu, ko es izlasīju. Bieži vien šādi posti tiek ielikti sociālajā vidē un izlasot, es sapratu, kad ir izmisusi mamma, un viņa savu bērnu ir vedusi uz visādām terapijām, pie psihologa, visur kur, un bērnam tiki, kā nebeidzas, tā nebeidzas. Un iedomājieties, es iegāju komentāros, un es ievēroju, ka tikai divi komentāri bija par to, ka es ieteicu šai mammai, varbūt, kad jāpaskatās ir mazliet uz savu pusi, sevī, ja? Tātad iet runa par to, ka mēs esam tie cilvēki, kas Wi-Fi internetam tic, ja? Tur nav jautājumu, tur viss kārtībā, tur mēs saprotam, kā internets strādā un visi forši. Bet tad, kad iet runa par cilvēka enerģētiku, par tavu sievietes enerģētisko lauku, ja? Tur kaut kā visu uzreiz baigi nesaprotam ir. Redzi, ja tu esi nervoza, ja tu strīdies savā ģimenē, iespējams ļoti nopietni strīdi notiek ar tavu vīru, iespējams tu nevari izturēt savu darbu, varbūt tev ir pat kaut kādas ļoti sliktas emocijas, sajūtas, slimības, tu nespēji tik galā ar savu situāciju, ar savu dzīvi, tu regulāri centies savākties, bet tāpat jau izlaužās pret bērniem, pret vīru, pret apkārtējiem, un kaut kādā veidā tu tici, ka tavs bērnus tas vispār neskar. Tas viss ir par tevi. Bet redzi, tas, ko es tev gribu pateikt, viss, kas ir tavā laukā, pilnīgi visu jūt tavi bērni. Viņi laiž caur sevi to visu. Pilnīgi visu. Ja tu esi nervozi, ja tu nevari izturēt, ja tu ārdies un ņemies un tev ir kaut kādas situācijas, ko tu nespēj sagramot, visu to izjūt jūsu bērni. Tas, ko es gribu mazliet paaicināt tevi paskatīties dziļāk. Ne jau tavs bērns ir jāsūt pa visiem tiem speciālistiem, bet tev pašai ir jābūt tik godīgai, atklātai, beidzot, apmēram tādam stāvoklim, enough is enough. Vienkārši aiziet pie speciālista un nolikt visu galdā un pateikt, man ir problēmas, man vajag palīdzību. Es nespēju tik galā ar to, es nespēju tik galā ar šito, mani nervozē tas, un es bieži vien uzkliedzu saviem bērniem un esmu emocionāli nepieejama. Ja? Tā ir mūsdienu lielākā problēma, ka mammas ir emocionāli nepieejamas. Tu viņam dod, tu viņam pērc, tu viņu pieraksti uz visādām terapijām, tu ved uz visiem pulciņiem, bet tevs pašas nav. Kur esi tu? Kur viņam ir mamma? Kur viņam ir cilvēks, kur viņš var pieķerties un dabūt šo te drošību, kas ir vajadzīgs? Tā visa nav. Un tā jau ir tā lielākā problēma, ka tev šķiet, jāsaka, rupji apmierinot savu ego. Tu dari visu, tu taču esi vislabākā mamma, tu rūpējies, tu pērc, tavam bērnam vispār nekas netrūkst. Bet visādi tiki, emocionāli nestabils, viss kaut kādas problēmas, viss viņam ir. Un nesaprot no kā, jo viņam taču ir labākā dzīve. Es tev aicinu paskatīties sevi, vai tiešām tavs bērns dzīvo labāko dzīvi, ja tu neesi nemierā, ne līdzsvarā, ne emocionāli klātesoša, ne šeit un tagad un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Tas, kas tev ir nepieciešams atrast to speciālistu, kur tu aiziesi un ka tu nedabūsi pa galvu no viņa, kas tev nepateiks, zini ko, tu esi tāda un šitāda. Tev ir jāatrod tieši tas speciālists, kas jau tur ir bijis, un kas to visu lieliski saprot, ka vaina jau ir visos mūsos tāpat,
un vēl kurš saprot un nevaino tevi un nesaka, nu kā tu šitā, ja? Vēl tikai kaunināšana mums pietrūks. Pietiek jau ar to, ka tu pats sev noteikti grauzi sevi nost vainas apziņas pārmetumos un sirdsapziņas pārmetumos. Šie speciālisti ir tādi, kur tu vienkārši vari iet un atklāties, kā piemēram es atradu cilvēkus, kur es varu pilnīgi atklāties un pateikt visas savas nebūšanas. Ja? Es izliku galdā pilnīgi visu, kādas esmu, un tikai tad mēs varam sākt strādāt. Jo tad jau cilvēks arī pieņem un saprot un redz to īsto dziļumu, kur ir jāiet. Kamēr mēs tēlojam ideālas mammas, kamēr mēs esam skrējienā, kura skaistāk, vairāk, labāk nopirks rotaļlietas, kura Ziemassvētkos savu bērnu apbērsa kaudzi, tamēr uz priekšu netiks tas viss. Viss ir tevī. Viss ir tavā emocionālajā laukā. Skaties tur. Un tu tiešām ieraudzīsi un atradīsi, un goda vārds ļoti liela iespēja pastāv, ka tavs bērns tiks beidzot galā ar šito visu. Jo viņš vairs nebūs šajā te enerģētiskajā spriedzē, kas ir tevī. Ja tu sakārtos sevi, tu vari būt droša, ka sakārtosies attiecības tev ar apkārtējiem cilvēkiem, tā skaitā ar taviem bērniņiem. Atrod cilvēku, kur tu vari būt, kurš sāk strādāt reāli ar tavām traumām, nevis sēdēs un vainos tevi un rādīs, kur tev vajag un kā tev nevajag. Mēs to visu paši zinām. Viss, kas tev ir vajadzīgs, ir saprast, kāpēc tev ir tā trauksme, no kurienes tev ir emocionāla nepieejamība, kā tu vispār pazīsti tādu sajūtu, kur tu to visu esi dabūjusi, kur tu visu esi iemācījusies. Tur ir jāskatās. Un tad, kad tur viss būs sakārtots, atrisināsies arī pārējās nebūšanas. Lai tev forša diena!